Sveicināti CHD iekārtu pārvaldības portāla video instrukcijā, kurā uzzināsiet galveno informāciju par portāla uzbūvi un pirmajām darbībām, kas būtu veicamas portālā pēc jaunās vietkases iegādes. Lai pieteiktos portālā, pārlūkprogrammas meklēšanas logā ierakstiet portāla adresi lv.mychd.cloud un izvēlieties opciju Autorizēties. Ievadiet e-pastā saņemtos pieteikšanās datus, lietotājvārdu un paroli un spiediet Autorizēties. Pēc veiksmīgas pieteikšanās, kā pirmo CHD iekārtu pārvaldības portālā ieraudzīsim info sadaļu. Šeit vietkases lietošanas procesā veidosies dažādi statistikas dati, kurus būs iespējams grupēt un pārlūkot pēc dažādiem kritērijiem. Portāla kreisajā malā ir izvietota izvēļu josla. Pārskatu sadaļā varēsiet aplūkot dažādus statistikas datus, kā arī kases žurnālu. Sadaļā Konfigurācija veiksiet nodaļu un preču pievienošanu, čeka iestatīšanu, kā arī ierīces klaviatūras konfigurēšanu. Sadaļā Tirdzniecības vietas iestatīšana varēsiet norādīt datus par tirdzniecības vietām un izmantotajām ierīcēm. Savukārt konta iestatījumu sadaļā varēsiet, piemēram, papildināt profila informāciju vai pievienot papildus lietotājus. Kā pirmo uzdevumu aicinām jūs norādīt kasieru vārdus, lai kases žurnālā veidotos korekti dati. Lai to paveiktu, dodieties uz sadaļu Konfigurācija, Kasieri un Kasieru saraksts. Tiek atvērts kasieru saraksts. Noklikšķinot uz jebkura kasiera ieraksta, iespējams labot kasiera datus. Mēs norādīsim pirmā kasiera vārdu šajā laukā. Pēc noklusējuma visiem kasieriem ir piešķirtas standarta paroles. Pirmajam kasierim tā ir kasieris.1 ar lielo sākumburtu, attiecīgi, piemēram, otrajam kasierim kasieris.2 ar lielo sākumburtu. Ja vēlaties standarta paroli mainīt, arī to varat paveikt šajā logā. Kad iestatījumi ir pabeigti, nospiediet Saglabāt. Nākamais, kas būtu jāapgūst portālā, ir nodaļu konfigurēšana. Dodieties uz sadaļu Konfigurācija un Nodaļas. Pēc noklusējuma portālā jau ir pieejamas 10 nodaļas. Lai redigētu nodaļas datus, nospiediet uz attiecīgās nodaļas. Atvērtajā logā redzam obligāti aizpildāmās vienības un papildu iestatījumus, kas veicami pēc izvēles. Pēc noklusējuma pirmā nodaļa jau ir pievienota klaviatūras izkārtojumam, tāpēc šeit redzama attiecīga atzīme. Ja to noņemsim, nodaļa klaviatūras izkārtojumam netiks pievienota automātiski. Ja izvēlēsimies otro opciju, izmantot kā piesaistīto preču klaviatūras apakšizvēli, tiks izveidota nodaļas apakšizvēle, kurā būs jāpievieno preces. Video piemērā izvēlēsimies klaviatūrā konfigurēt pirmo nodaļu, mainīsim tās nosaukumu uz preces un norādīsim cenu, ar kādu nodaļa tiks reģistrēta pirkumā. Kad nepieciešamās izmaiņas ir veiktas, noteikti nospiediet taustiņu Saglabāt loga apakšējā labajā stūrī. Tālāk dosimies uz sadaļu Klaviatūras izkārtojums. Šeit redzams pirmās nodaļas taustiņš, kas jau ir pievienots klaviatūras izkārtojumam. Varam mainīt taustiņa novietojumu un izmēru. Kā arī, noklikšķinot uz taustiņa, varam mainīt taustiņa krāsu un burtu izmēru. Izvēloties attiecīgus parametrus
un nospiežot saglabāt. Kad taustiņu konfigurācija ir pabeigta, vienmēr nospiediet saglabāt. Arī citu nodaļu taustiņi tiks automātiski pievienoti klaviatūrai, ja pie nodaļām izvēlēsimies opciju pievienot klaviatūras izkārtojumam. Jāņem vērā, ka klaviatūras izkārtojums ierīcē parādīsies tad, ja ierīce būs ieslēgta un pēc vismaz viena čeka izdrukas un atkārtotas kasiera reģistrācijas. Un ierosinām veikt vēl vienu uzdevumu portālā, aicinām nomainīt jums piešķirto pieteikšanās paroli uz savu individuālo paroli, kuru zināsiet tikai jūs. Lai to paveiktu, dodieties uz sadaļu Konta iestatījumi, mans profils. Sadaļā Piekļuves dati izvēlieties šo labošanas opciju un ievadiet jauno paroli. Kā redzam, parolei obligāti jāietver vismaz viens cipars, lielais burts un speciālais simbols. Ievadiet paroli vēlreiz un spiediet saglabāt. Turpmākie iespējamie uzdevumi portālā būtu preču pievienošana un grupēšana nodaļās, klaviatūras apakšizvēļņu izveide, čeka iestatīšana, kasieru profilu konfigurēšana un pārskatu sagatavošana. Šos tematus skaidrosim atsevišķās video instrukcijās. Ja darbs portālā ir pabeigts un vēlaties no konta iziet, izvēlieties opciju Iziet portāla loga kreisajā apakšējā stūrī.